Mēs sākam novērtēt to, kas mums ir, tikai tad, kad kaut kas ļoti būtisks sāk trūkt. Tā ir mūsu veselība. Ieskatīsimies pieredzes stāstā par hospice kustību. Vecāki iedvesmo kopā ar Cilmes šūnu banka. Esam atpakaļ Ventspilī, jo gadu atpakaļ Ziemeļkurzemes reģionālo slimnīcu uzrunāja sabiedriskā labuma organizācija Hospice LV, lai izteiktu aicinājumu sadarboties, īstenojot slimnīcas paliatīvās aprūpes nodaļā projektu Svētku galds. Par hospice kustību es redzu, ka tev ir ļoti skaista nozīmīte Hospice LV. Atceros, ka tu man balsiņā arī stāstīji, kā Ventspilī vispār nebija hospice, un tu pārcēlies uz Ventspili, un sanāk, ka ar tevi jūs ieviesāt šo arī hospice kustību Ventspilī. Pareizi? Daļēji, jā, tā to varētu nosaukt, tādēļ, kad es jau biju izgājusi hospice apmācības Rīgā tajā laikā, kad es vēl dzīvoju Rīgā. Un tad es pārcēlos uz Ventspili un sanāca tam hospicam nedaudz no hospice novērsties. Un tad man uzrunāja Inita Sila, tobrīd viņa strādāja hospicā, vai es negribētu mēģināt un būt par koordinātoru Ventspilī, jo viņi pamazām atver filiāles visā Latvijā. Ja sākumā darbojās tikai par Rīgu, par Rīgas lielākajām slimnīcām, tad pirmais, kur bija, tās bija Valmieras slimnīcā, un tad mēs Ventspilnieki bijām otrie Latvijā, un tūlītām 22. maijā mēs jau svinēsim gada jubileju, kopš mēs darbojamies šeit. Jā. Kas ir hospice? Hospice LV misija ir sniegt cilvēkiem brīvību izvēlēties, kā pavadīt mūža nogali. Sevišķi svarīga brīvība ir dzīves izskaņā, kad lielās brīvības kļuvušas neaizsniedzamas un pāri palikušās iegūst jaunu nozīmi. Mūža nogale ir laiks, ko izmantot klusai refleksijai apstākļos, kas respektē katra cilvēka ideju par to, kā nodzīvot savu dzīvi līdz galam. Bieži vien mēs saskaramies ar to, ka tie cilvēki, kas ir nodaļā, lai arī viņi nav vieni, bet viņi ir ļoti, ļoti vientuļi. Un nav līdzās, kas paturētu rociņu, kas ar viņiem aprunātos, kas uzklausītu viņus. Jo bieži vien viņi neuzdrošinās tuviniekiem stāstīt tādas lietas, kādas viņi mums izstāsta. Nereti cilvēki jautā Zanei, vai iesaistīšanās projektā nav emocionāli par grūtu, vai ir viegli būt klāt cilvēkiem, kas mirst. Šis projekts man atgādina par to, cik ļoti mēs skrienam. Liek apstāties kaut vai uz stundiņu, piedomājot pie tā, ka kaut kad jau mūsu laiks šeit uz zemes beigsies. Un vai es vai mani mīļie būs nodzīvojuši to tā, kā mēs to bijām vēlējušies. Kas tev aizveda pie šīs domas, ka tu vēlies būt brīvprātīgā, ka tu vēlies būt šajā kustībā un darīt šo smago, bet ārkārtīgi vērtīgo darbu? Tur, manuprāt, ir jāpieaug vai jānotiek dzīvē, jāsakrīt pareiziem apstākļiem un vietai, jo viss tas tāds kā maziņš, tas āķītis bija 2013. gads, kad man diagnosticēja melanomu. Un man tas bija milzīgs šoks, kad man tik jaunai, un es izlasīju, ka tas ir visagresīvākais vēža veids. Es jau biju pārgriezus visu internetu, un man likās, ka visas miršu. Un es nonācu onkoloģijas centrā, un mani salika palātā ar 2 sievietēm, kur viena jau bija pilnīgi aizejoša. Un es nevarēju to noskatīties. Un tā sieviete tur... Viņai bija ļoti slikta, es saucu dakteri, viens atnāk un pasaka, nē, tā nav no manas palātas. Atnāk medmāsiņa, viņa saka, ko jūs tur gribat, viņai tāpatām tur viss ir izgriezts, ko var izgriezt, viņai ir jāmirst. Un tad man likās, ka es negribētu tā mirt. Melanoma ir agresīvākais ādas audzējs, kas ātri paplašinās un izraisa metastāzes. Šobrīd ārstēšanā tiek izmantotas dažādu metožu kombinācijas. Pamata terapija ir ķirurģiska, taču to var papildināt ar ķīmijas, staru, imūno un citām terapijas metodēm. Lai vēl uzlabotu melanomas pacientu iespējas izdzīvot, zinātnieki veica pētījumu, kurā pārbaudīja nabas saites Cilmes šūnu terapijas iedarbību un ieguva pozitīvus rezultātus. Nabas saites Cilmes šūnas spēj samazināt vēža izplatīšanos. Tādēļ es esmu ļoti, ļoti pateicīga, kad ar 4. meitiņu es esmu izveidojis tādu drošības spilvenu ne tikai bērnam, bet arī pati sev un saviem ģimenes locekļiem. Jo rudenī mēs saskārāmies, kad mēs uzzinājām, ka ģimenē mums tuvām cilvēkam ir ļoti smaga saslimšana.
Un tad pirmais man bija tāds paldies Dievam, kad mums ir, redz, kur šāds drošības spilvens. Un tad, kad mēs lasām tos foršos stāstus arī Latvijā, kad ir veiktas tās veiksmīgās celmišana transplantācijas un kad ir uzlabojumi, un tad tas dod tā kā cerību, kad es esmu izdarījusi visu pareizi, katru reizi apstiprinājies, kad es nenopirku ratus pa 3000 vai neaizbraucu ceļojumā, bet es izdarīju to lietiņu nākotnes vārdā. Ja mēs sadalām uz tiem gadiem 20, pieņemsim, tad tā vispār tā summiņa ir, nezinu, kafiju padzert katru dienu 20 gadu garumā. Ja tā paskatās, vai ne? Un tas jau ir par vērtībām, jo veselība, kas var būt vērtīgāks par veselību? Tieši tā. Cilmes šūnas ir vērtīgs bioloģisks resurs, ko ikviena mamma var saglabāt dzemdību laikā. Šīm šūnām ir spēja atjaunoties un pārvērsties dažādos audos un šūnu tipos. Mūsdienu medicīnā tās visbiežāk izmanto smagu ģenētisku slimību ārstēšanai. Tie ir zināmi naudas līdzekļi, un arī savos tādos, varbūt, lekciju tekstos es saku, kad akurāt, ja tas nav pēdējā maijas kumos tāds lēmums, tad vajag šo lēmumu pieņemt par labu cilmes šūnu saglabāšanai. Dārgi vai lēti, bet vajag to iespēju vispirms izanalizēt un tad lēmumu pieņemt.